Man ir grūti novērtēt, kāda ir tā ikdiena, jo es tomēr neesmu profesionāls spēlētājs. Man tas ir atvaļinājums, ja es gribu spēlēt, ja es negribu nespēlēt. Bet ikdiena jau no rīta aiziet pie baseina un izbaudīt ikdienišķos 40 grādus un bezmākoņu debesis. Jāatzīst, ka tur tā baudīšana gan pie 40 grādiem nav ļoti liela, bet no rīta var aiziet uz baseinu. Man liekas, to dara pilnīgi viss, ka izbauda, ka ir tas siltais laiks. Jā, šogad, man liekas, bija 45 grādi. Tas bija maksimāls. Bija tiešām baigais karstums. Bet tā ikdiena katram atšķirās. Es parunāju ar citiem cilvēkiem. Citi izvēlās spēlēt pa dienu. Es runāju pa kāšu. Citi izvēlās uzspēlēt pa dienu, citi izvēlās kā reizi spēlēt naktī. Es to tā arī nedabūju tā kā līdz galam notestēt, kad būtu tie labākie fieldi. Jo tev turnīri visu laiku bojā režīmu, vai ne? Jā, man bija tā, ka es vairāk tomēr pusi no tā laika visu nospēlēju turnīrus. Es, protams, priecājos, ka viņi man bojāja. Jo tas bija, tas nozīmē, ka tu esi ticis nākamajā dienā. Jā, ka esmu ticis nākamajā dienā. Labi, tikmēr ātri paskatīsimies šo kandu. Mums ir reis no agras pozīcijas, tad uz dāma. Un pārliciens ar dāmām. Tagad cilvēks ar ļoti īsu stēku. Man liekas, viņam ir ļoti īsu stēks ar 9. Nav pārliciens, ir kols ar dāmām. Un Zimki vai Kolina ar 9. Tad pēc kola ir, šis ir, cik viņam, viņam diezgan liels stēks, 14,000, tas sanāk 35 big line. Jā. Šeit jāatzīst, ka cilvēkam nāksies tūlīt vilties tajā, ko viņš ieraudzīs. Es domāju, ka Grausmani izmetīs, bet dāmas, protams, ka nenometīs. Mēs ceram, kā reiz pievērst uzmanību kungam sarkanajā kreklā, kā viņš uzvedās ar dāmām. Es domāju, ka iekšēji viņš, protams, ir ļoti priecīgs un jau grib mest čipus iekšā. Bet Grausman arī tomēr nokas. Jā, viņam mazs steks. Cik viņai? 9. Nē, viņai ir 6,3. Viņai tur pat īsti nevajadzētu domāt. Viņai vajadzētu jau būt visam iekšā. Sākumā nepaskatījos uz steka izmēriem. Jā, pēc teorijas viņai sen jau būtu čipiem jābūt iekšā, bet, kā jūs redzējuši citās epizodēs iepriekš, tad spēlētāji šeit spēlē piesardzīgāk un viņi vairāk tomēr uztraucās par to savu turnīru dzīvību. Un viņi atrod foldu. Es atceros, kaut kad tas bija maijā, tā kritika bija, kur bija diskusija maza starp tiem, kas šeit regulārāk spēlē dageru, un tad par šādām situācijām bija apmēram tā, ka tas Olimpikā tiek visumā respektēts kā normāls fold, jo esot labākas situācijas, kur iemest tos čipus iekšā. Tas, man liekas, bija komentārs tādiem spēlētājiem, kas šeit tā kā ir veiksmīgi spēlētāji. Ko lai saku? Tāds dāmas 9. Ko? Kaut kādas cerības ir tālais flashdraws. 9. flashdraws, jā. Streetdraws tālais, bet tagad tikai 9. Jā. Opā. Vajadzēja piecinieku vispirms atvērt, tad būtu ļoti interesanti tur. Zinu, ka double-up uztaisa Bela Glāzovam, kas droši vien visam galdam ir priecīga ziņa. Es domāju, ka tā noteikti. 9. paigais kancere, ka jau ir apvainojumi. Tāds ir dusmās, jā. Ka viņai bija jāizmet. Jā. Bet es domāju, viņš ar 9. ļoti pareizi izdarīja, jo viņiem abiem bija salīdzinoši mazi steki. Tas otrais aizmirst viņu uzvārdu, tas kungs, kas ar dāmām bija nokolojis, nebija izrādījis par nekādu spēku, kā tajā brīdī, bija ļoti ticam, ka viņš nometīs. Savukārt sievietei bija vienkārši ļoti mazs steks, pret ko 9. Tātad gan fold equity bija, gan potā jau bija laba summa iekšā, un viņš tur riskēja ar mazu it kā. Vienkārši nepaveicās, ka tieši šoreiz kungs bija izdomājis kreatīvi ar dāmām nospēlēt. Bet atgriežoties to, ko tu teici, kad Olimpikā atrod šos foldus un tā tālāk, tad, Olimpiks nav kaut kāda vakuma vieta, un arī šeit ir kaut kāda matemātikas likumi saglabājās, un viņi ir tādi paši kā pārējā pasaulē. Un
Vienā brīdī tomēr pie attiecīgiem stekiem ieslēdzās vienkārši tīri matemātiska lieta. Un tas, kad tur cilvēki meklē labākas vietas, kur iebīdīt vai neiebīdīt, tas ir kaut kāda viņu pašu izdoma. Matemātika ir matemātika, un tev ir jābīd vienā brīdī, pat saprotot, ka neko labāku pa flipu tu nedabūsi, bet vienkārši tikai tāpēc, ka matemātika saka savējo. Šeit es domāju, ka ir arī svarīgi tomēr saprast, ka, ja tu esi zaudējis jau būtisku daļu no saviem čipiem, un tu tagad gaidīsi to labāko iespēju, ka tā kā dubultoties, tev jau to čipi daudz mazāk, un tas vairs, teiksim, pret esošo staku, tas vairs nav dubultošanās, tā ir. Tieši tā. Tur ir daudz aspektu, protams, visam šim. Tā kā, jā. Tur ir ļoti daudz aspektu. Arī aspekts kā tāds, ka, ja tu uzdabu-lapojies, tad tev ir steks, ar ko spēlēt, un tad tu vari kaut ko vēl izdarīt. Mēs redzam zīmi, kas tikko zaudēja būtisku. 3800. Zinot šos, tad izskatās, ka visi varētu arī nofoldot. Varbūt vēl Glāzovs atbildēs. Joks, jā, tas nav viņa stilā. Viņš limpot labprāt to dara, bet laikam kolot to Olins, viņš preflopā nekolo. Nē, viņam vienkārši ir kā smieklīgs summa jāpaliek, es nemestu nost, bet tāpēc tā, matemātiski, kungs 9 nokolē. Bagātais, viņš ir bagātais. Bagātie, bet viņš ir karsts. Redzēs, viņš varbūt tagad ir kaut kāds 10 minūtes pasēdējis, viņš varētu būt mazliet atdzisis, un varbūt neies labi. Ko? Šoreiz man nav tik laba sajūta par viņu. 1-2. Bagātais tāds lauks. Uz ko tu liec ātri? Bagātais. Es neesmu pret. Redzēju, karalis ir, vēl tikai 9. Karalis ir, bet neko nedod. Labi, jā. Varbūt bagātais sāks kļūt nabadzīgāks, ko? 8. Vai, bija tuvu. Bez plīta viņš dabūjis, starp citu. Smieklīgi. Es arī tikai tagad dzirdot pie galda, pats to sapratu. Nebija tik asts uzreiz. Nē, viņš acīm redzam, viņš ir zaudējis formu, viņš nespēja viņu, visu, ko viņš var dabūt, ir splitu. Pat tādā situācijā, kad viņš ir normāli. Jā, tad, teiciens, ka bagātai kļūst nabadzīgāka, nav taisnība. Jo viņš kļuva mazliet bagātāks. Viņš kļuva bagātāks. Viņš izdarīja optimālu lēmumu un vinnēja savu daļu no blindiem. Un tikmēr es pienākusi ziņa, kad Facebook lapā ir lieliskā bilde ar E-kalnu Kiriļenko lomā. Spranci un viņu fonā Kiriļenko vēro. Jā. Tātad... Tā kā jā, Andrejs ir šeit, viņš nav olimpiskajās spēlēs. Andrejs ir šeit, un viņš nav galīgi nebija par bronzu. Viņš ir jau, es domāju, ka tu teiksi, ka ir jau bronzists viņš. Es nezinu, rezultātu. Viņam tieši tagad arī bija. Internetam. Tad neko. Kā mēs to varam zināt? Bela Glāzovs, es minēšu, viņa uzvārds ir līdz galam diezgan abrīnojams, spēja limpot ar ļoti plašu range. Viņš ir ielimpojis pilnīgi ar visu, man liekas. Ar pāriem, ar labām kārtīm, ar tādām pilnīgi ne šādām, ne tādām. Bet, kā mēs redzam, bagātais ir piedalās izspēlē, tā kā es domāju, nevienam nav nekāda īpaša cerība flash, viņam vienīgiem flash draws. Straight flash draw. Jā, mēs mērķēsim augstu. Tas ir bagātais. Starp citu, nevienam nekas nav, un tad kā reiz. Bet neviens neko neliksies. Es domāju, ka te visi ir tā kā pasīvie novākušies. Te neviens neizdarīs līkumu, viņš līdz neaizvērās straight flash. Vēl tad tagad maksimum mērķis ir flash. To viņš savāks. Mēs šeit viņš savāks, jā. Šoreiz ietrāpīja labā brīdī, kad ielikt. Diezgan drosmīgi jāatzīst pret trījiem. Bet,
bagātie kļūst bagātāki, un viņš vinnēja kaut kādu 5. jeb 6. partiju pēc kārtas, kur viņš Viņš iesaistās. šo galdu līdz, es domāju, līdz nākamajam pārtraukam viņš iznesīs šo galdu. Viņš jau ir 2 cilvēkus iznesis, Rengu junioru un Kleišu, un Gaidām nākamo. Vismaz nākamo. Ir bijis ļoti interesanta stunda ar visu kaut kādiem. Kleišu viņš drusku iesaistināja tajā, tādā nepatīkamā, man liekas, sajūtā. Domā? Kleišu tur kaut ko tajā vienā brīdī nokomentēja, ka viņam bija AK pret Kungs 10. Pret Kungs 10, viņš ir desmitnieks bija atnācis. Nu ko bagātais, 9-6. Nu, vai viņš tiks līdz 100? Tātad jūs varat izīt likmes betsafe vai triobet.com. Vai bagātais tiks līdz 100? Viņam ir cik minūtes līdz nākamajam blind līmenim? Šobrīd vajadzētu būt, kad ir praktiski jau šiem 5 vai kaut kas tam līdzīgs. Nu, laika nav daudz, bet viņš var. Viņš var noteikti. Mēs redzam reizi no Belglāzov neierasti. Belglāzovam arī pieklājīgs steks. 19,8. Un šeit pasies tik tumšs, ka viņam pat seju nevar redzēt. Jā. Viņam ir kapuce, un šeit gaismas ir... Viņš bija tomēr iekolojis pareizi 400, taču ir blind. Jā, bet bagātais piedalās. Nu ko, Belglāzovam, diemžēl, flash nespīd, tas noteikti. Ja nu vienīgi straight flash aizvarās bagātajam un Belglāzovam. Bet, nu labi, bagātais dos, cikiem var uzspēlēt. Kā tu domā, vajadzētu pievērsties tādām lietām, kā apspriest body language? Tev pēc Vegas kaut kas tik daudz dzīvajā spēlējot tā režīmā, kaut kas ir jauns? Jauns? Nē. Vai kaut kādas pārliecība izmantot kaut ko ir parādījusies? Tieši pa body language? Jā. Runājot. Pa body language ir tā, ka man vismaz es sen jau visu šo vēroju. Es neieju tādās detaļās, par ko raksta grāmatās, tur ko dara, bet ir ļoti daudz lietas, ko pilnīgi loģiski domājot, tu saproti. Tur, kā cilvēks sēž pie galda, kā viņš uzdās. Teiksim, es varu pienākt pie galda, un tu jau, paskatoties visiem, es varu pateikt, kurš ir labs spēlētājs un kurš visticamāk nav. Vienkārši tāpēc, ka viņi sēž citādāk. Kaut kā tie profesionāļi, viņi sēž koncentrēti. Turisti sēž, tur skatās kaut kur apkārt, kaut ko, vai viņi ir atslābinājušies, viņi vispār spēli neinteresē. Ar tādiem detaļām, tā ir papildus informācija. Tu neesi tā kā tukšs lapu, tu pienāc pie jauna galda, bet tu apskatoties, tu jau tā kā vari noteikt, šitais varētu būt labs, šitais varētu būt slikts un tā. Bet par tiem visām čīpu mešanām un tām lietām, tam es neesmu tik daudz sekojis līdzi. Kā turnīrā ir tie turnīru regi, kas mums, teiksim, šeit Latvijā nav, jo tās summas ir mazākas un to turnīru nav, kā mēs redzam, lielākais pokerklubs ir Olympika Voodoo Casino 8 galdi. Kā ir ar tiem turnīrregiem, kā viņi pārvar to garās stundas, kas ir tipiskākais body language, ka viņš ir pro? Ka viņš ir pro? iPadā sēž skatās? Arī starp citu ir, mēs par to runājam. Ir iPadam viss kaut kāda ir vēl tāds ir Beats by Dr. Dre austiņas. Šodien Šenhofam ir līdzi. Arī klasisks visiem pro, labi, ne visiem daudziem. Jā, tad vēl, es nezināju, ka viņam ir, bet tas ir tā kā uzreiz. Opa, mums ir. Jā, All-in un call. Grausman bija diezgan varonīgi nokaulojis preflopā reizi. No nepozīcijas ar ļoti mazu steku. Trāpīja flashdrawā, ielīdoja un dabūja call. Belglāzovs šķirās no Grausmans. Bet viņi pateica tev, ka tā nebija sliktākā kārtas, ar ko piedalīties. Es neesmu šeit, bet šitais ir, šī pat nav kartiņa. Nē, šī nav kartiņa. Šis ir get on your bike and go home. Bet nē, overall šis bija ļoti, ļoti slikti. Kaut kas šodien Dacei noteikti nav līdz galam ar to garstāvokli, jo viņi ir... Bēdīga? Viņai visu laiku ir tāda bēdīga sejas izteiks. To esi pamanījis. Man liekas, ka tas ir vienkārši seja. Tur es pamanīju arī, ka viņa nometa tur tajā 3-way all-inam, kuram vajadzēja būt, kur viņa izmeta un vēl pēc tam naidīgi iekomentēja, ka devītnieki esot super roka. Bet, kungs dēļ viņa ir super roka. Bet, labi, par tiem aksesuāriem. Tiem profiem, protams, ir dārgi aksesuāri. Austiņas par 350 vai dārgāk dolāriem. iPadi un iPhone.
Bet vispār, tu pienākot, tu redzi jauns cilvēks. Es pat nevaru pateikt, kas ir konkrēti tās lietas, ko es redzu, bet tu jau vari noteikt, viņš labi spēlē vai nē. Kaut kas viņu nodod. Tas, ka viņš vienkārši sēž tā, kad viņš skatās, kas notiek pie galda vispār. Viņš pamana tevi pirmkārt, kad tu pienāc. Ko citu varbūt nepamana tik ļoti. To gan es neesmu tā ievērojis. Nē, es to es pamanīju. Pats nespēlēju ļoti daudz, bet jūs spēlējat. Es pamanīju, ka tiešām ir cilvēki, kuri, kad tu pienāc pie kāda, piemēram, mēs pienāk pie tava galda, kad tu spēlē. Ir cilvēki, kas uzreiz, tu redzēji acu kontakts, bet tādi ir 1-2 pie katra galda. Kuri pamana, teiksim, kur pievērš tam uzmanību. Pārējie ir vai iegrimuši sarunā savā starpā. Ja kašgēms, tad tur bieži varbūt arī kaut kāda dzeršanas tur spēle, vai kas tur vienalga, ko viņi tur spēlē. Ceļšķi Ārijā, kur Viktors spēlē, tur parasti bija tā, ka divi dzēra. Pie galda, ne? Jā. Ko šeit ir? Nezinu, kāpēc mēs vēl neesam preflopā Olenā gan. Un Mihails diez vai var tikt vaļā no šīs rokas, viņš arī netiek. Un Mihails izskatās ir apdraudēts. Turklāt ļoti nopietni apdraudēts. Mihails ne tikai nesen atnāca, nepilnu līmeni te ir nospēlējis un pirms paša pārtraukuma. Vai viņš pametīs? Viņš pamet mūsu šovu. Tās divas tukšas vietas. Pēc pārtraukuma būs jauns galds. Kopumā jauns galds. Ne tikai šīs divas aizpildītās vietas, bet varētu būt, ka pēc pārtraukuma būs 8 cilvēku galdi vai 8 vai 9 cilvēku galdi visā turnīrā, jo mēs sākām tādu ar 10 cilvēkiem pie galda un 2 stundu atlikt to reģistrāciju. Tu paskaties, cik cilvēku beigās ir? Beigās ir 85. 85? Jā, varbūt vēl kādu piesēdinē, bet man liekas, ka 85 beigās bija. Jā, varbūt nebija apdeitots ekrāns. Un tātad jau pēc pārtraukuma jauns galds, jauns TV galds un cerams, ka redzēsim Artūru. Kā mēs redzam, ir palielinājušies arī blindi. Jā, un pēc pārtraukuma Artūrs būs kopā ar jums un dalīs kartiņas, jo ekrāns bija pārāk skarbs un producenti vēlās drusku maigāku komentēšanas stilu. Ekrāns vienkārši aizsūtīja datus mājās pēc viņas gājiena. Gājiena ar zirdziņu. Jā, starp citu, kā var uzskatīt? Karali var uzskatīt par zirdziņu. Vai nē, devītnieku var uzskatīt. Devītnieks drusku līdzīgs zirga galvā ir. Kā ir, knait, angliski jau ir nait, jā, tas ir, gājiens ar zirdziņu bija. Un devītnieks izskās kā zirgs, kā galva. Un ka tev bērnībā nebija tas uz tā zirgs, uz tā... Nē. Tā, Dace atkal ir grūtā situācijā ar 5-7, bet viņai jau šoreiz ir vairāk čipu. Ko tu nekām teikt? Dace ir grūta situācija izdomāt, vai kolot vai nē? Reci vienkārši te visi īstenībā. Reci kā tie Suited konektori viņai patīk? Viņai patīk. 2-4. 7, 8, 5. Suņu vienība viņai patika. K9. Bet viņa kāravos bija. Arī Suited konektori. Tā, labi. Viņai ir 20 big blindi. Lai mēs saprastu, par ko mēs runājam. 20 big blindi. Iniciatīva un pozīcija ar šo visu it kā vajadzētu pietikt uzvarai flopā. Un redzēsim, kā viņai veiksies. dzirka. Atvērās tādu gatšots. Purkšķis. Tikai astotnieks nepieciešams. Bet ja tu reizo, tad tev nekas bieži vien nav nepieciešams. Jā, vajag tikai heart and commitment. Vēl glāzās tād... Nē, Melnets. Melnets domās. Vai viņš kaut kāds potenciāls viņam ir tuvāks un tālāks. Tagad tikko body language viņš tā pasmaidīja. Vai tas bija kaut ko pateicis, kad... Šitos gan es nezinu.
Tad, kad es kaut ko zināšu, tad es to pateikšu. Jā, tas man pasaka, jā. Bet es droši vien pats aizmirsīšu kaut ko. Nē, nu, es tieši svarīgs, man liekas, tas brīdis, kad tu izdarīsi kaut kādu agresiju un tā pirmā reakcija, man liekas, cilvēkam, vai ne? Jo tev, man liekas, ir svarīgi Tāda mums būs jauns spēlētājs pie galda, tā mums te ziņo. Paskatīsimies, vai būs pazīstams arī pēc sejas. Pauls mani ātri pameta un aizskarēja cita dēļ. Ja aizgāja pierakstīt jaunā spēlētāja vārdu uz vārdu un čipu skaitu. Tad vēlos atgādināt, ka jūs varat lietot visas šīs vietnes, ko redzat ekrānā, lai justos mums tuvāki. Varat sekot Twitterim, lai uzzinātu jaunākos notikumus un baumas. Varat sekot Facebookā, kur jūs varat apskatīties jaunākās bildes ar skaistākajiem pokerstāriem tieši no Olimpika. Un YouTube'ā, protams, jūs varēsiet, ja nemaldos, jau no nākamās nedēļas redzēt pa epizodēm visu šo tiešraidi vēlreiz un vēlreiz un vēlreiz. Tad blindi 300-600. Un mūsu jaunais spēlētājs baigi ilgi laikam negrib palikt pie galda vai kā citādāk, bet uzreiz ieliek olinu un saņem arī kolu, cik es skatos. Jā, gan olins, gan kols, bet izskatās, ka tas kols ir mazāks par viņa steku, tā kā, ja kāds cits vēl neiesaistīsies, tad viņš vēl noteikti galdu nepametīs. Mums ir kas? 9 pret 6. 9 pret 7-6. Viņš ir 7-6 iegāja olinā. Un gatšots. Tikai 2 auti gan gatšotam. Un šobrīd tikai 2 9 laikam glābi situāciju un neglābi. Bet, nu jā, kā teica, viņš tomēr paliks vēl pie mums. Ar ļoti mazu steku, gan viņam arī uzreiz big blinds. Es domāju, ka diezgan droši, ka viņš nākamajā partijā būs olinā. Un visticamāk pat neskatoties kādas kārtas. Jā, nu viņam palika ļoti maz, tā kā viņš noteikti būs olinā. Tā ir pirmā reize, ka viņš tā galda mīnus izrāk. Tas izmainīs back. Big blind. Bet, jā, Vegasā tajos Venation turnīros izmantoja shuffle mašīnas. Un arī pie visiem kačgaldiem izmanto shuffle mašīnas. Un tad tas viss process notiek daudz ātrāk, var izspēlēt daudz vairāk handus. Teiksim, jūs varat paši pavērot, cik no visa šī procesa aizņem tas, kad dīleris vienkārši savāc kārtas, maisa un dara tādas lietas. Tā vietā varētu vienkārši ar shuffle mašīnu nomainīt kāršu kavu, kur jau ir samaisīta, un tas aiztaupa jau daudz laika. Varbūt šobrīd, kad ir garāks izspēles, to tā nejūt, bet tad, kad ir vienkārši reiz fold un nekas nenotiek, tad tā maisīšana aizņem vismaz diezgan lielu daļu no visas tās izspēļu, nu, visa laika. Tā kā tas ir ļoti, ļoti labs rīks, kurš gan Olimpikā vēl nav. Varbūt būs. Mēs laikam esam tikuši līdz small blindam, un te būs calls. Jeb tas nav big blinds. Ir gan, jā. Šeit ir all-ins, jā. Un tur, protams, arī nokaulošu all-in. Atklāt sakot, esmu izbrīnīts, ka viņš tagad kaut ko vēl apdomā, jo viņš bija skaidrs, ka tur būs all-ins.
Uzlicis 6. Viņš pat nav iegājis olinā, viņš vienkārši ir uzreizojis. Te spēlētāji izdomājuši, ka mazliet jāpaspēlējās, un arī šobrīd vēl nav olins ielikts. Es ceru, ka viņš neplāno foldot. Kols ir ļoti labi. Mums būs visi 3. Cilvēkam bija 4 big blind. Oi, šis būs jau folds. Ja viņš nejauši atvērt, ne? Tātad cilvēki ar 4 big blindiem ir uztaisījuši izspēli arī flopā. Un tūlīt mēs esam tikuši līdz turnam. Un vienam spēlētājam ir 400 čipi, kas ir mazāk par 1 big blind. Un cerams, ka būs ček. Viņu vietā es izspēlētu tā, te nav ko agresēt. Ček līdz galam. Nu jā, interesanti. Vai mēs jaunā spēlē pazaudēsim tik ātri? Viņš bija ļoti agresīvs. Viņš 2 partijas ir spēlējis un abos alinā ir attapies. Tātad, vēl tās 11 minūtes līdz pārtraukumam. Bijām drusku kļūdījušies ar savu laiku aprēķinu. Man šitā skaita iekšā. Šitā neredzēja, šitā stūmu, jā, bija tur nokoja. Galds atdzīvojies, vai runātīgs palicis? Kāpēc? Es īsti nesaprotu, kāpēc te notiek tik ilga domāšana, ņemot vērā, ka ir tik mazi steki. Man liekas, ka tas ir pat baigi nekorekti. Es nesaprotu, kas te notiek tagad. Viņi tad viņi tad apspriež. Viņš tā tīri. Bet apspriež, vai viņam vajadzētu būt te kārtī, vai te kārtī vajadzētu stāvēt redzamai. Flos ir atnācis. Nav, man liekas, ka tur par to, ka tas varbūt ir folds. Ja tu nevietā parādi savas kārtas, tad man liekas, ka tas ir folds. Viņš vienu kārtu parādīja. Vienu kārtu. Nebūtu kārtu sudās. Tā situācija tāda, kad dīlers izskaido Floram Aleksandram, kad pirmajā boksā sēdošas jaunais spēlētājs gandrīz apgriez, bet neapgriez. Apgriez. Viņš viņu vienu kārtu viņš parādīja. Jā, viņš viņu pat izmet tajā. Tas būtu ļoti interesants, ja būtu piespriests līdz fold. Bet laikam, kad nekas nav piespriests. Nē, viņš parādīs kārtu, kārtu nedrīkst griezt atpakaļ. Viņai vajadzētu būt tā kā... Jā, Maleč nospēlē ček, tieši tā kā es gribēju. Varēja nočekot, tad jau laikam viņam tas dūzis ir vai kaut kas tāds, ne? Neko. Dūzis 2 pārēji. Mak. Ko viņš rādīja? Nezinu, viņš droši vien rādīja dūzi. Tā ir, pēc secības tieši viņš dūzi bija rādījis. Tad jau Melnicim noteikti bija jābūt tam arī dūzim, jo tas dīvaini būtu, ka viņš viņu... Tad viņš redzēja. Jā. Tā viņš nebūtu kaut. Ļoti interesanti izspēlēt 4 big blind stack. Ļoti patīk. Он не скидывал, он хотел открыть свои карты. Ты разве не видишь? Tā dāma atkal, diemžēl, izrāda kaut kādas neapmierinātības pazīmes. Jā. Dace nav varbūt bijusi viegla nedēļa. Par galdiem vai šādā, bet jo Dace mums ir parādījusi vairākas neoptimālas darbības. Vienreiz, kad viņi ielika būtisku daļu no saviem čipiem, būdama ļoti, ļoti mazu steku, viņa izmeta, kad bija iespēja trietā aiziet all-in pretopā. Pēc tam dusmīgo Bukovskim piecinieki. Bukovskis ir viens no tiem, kas spēlējis 3 partijas, varbūt. Bagātais, Jā, bagātais sen nav bijis. Viņam apnika vinnēt. Ваше слово 4700 волны. Tātad ir kols. 8 big blind, tad, protams, ir kols ar dāmām. Kalniņš paliks pie saviem čipiem pagaidām. Zimkārī. Jā.
Nu ko? Otro reizi jau viņam dāmas. 1-4 ļoti. Jā. Bilo Glazam otrais dāmas? Toreiz, kad viņi izmet to dūzu dāmu, viņam arī tad bija dāmas, ka viņš bija noklausās. Vispār mēs daudz redzam premium rokas. Tagad ir jau daudz, jā. Nu, re. Nekas vēl, tad tur laikam tā kā ļoti attālu lauta. 5-5 vai arī splits ir iespējams. Nu jā. To arī Bukovskis saprot un atvadās no galda. Tātad 15 minūtes vai drusku mazāk līdz pārtraukumam, kad mums būs jauns galds. Un turpinās komentēt jau Artūrs Šenhofs ar kartiņu sistēmu, pēc kartiņu sistēmas. Pēc kartiņu sistēmas. Bet šeit tātad izbrauc šī... Vai tu esi izmantojis šo piedāvājumu bonus karti no Olimpika? Protams. Man liekas, ka visiem viņi tiek iedod automātiski, vai ne? Viņi pat uzspiež mazliet. Jā. Viņi grib, lai izmantotos viņu bonus. Labums, es kaut kāds no viņas dabūjis? Nu, tas ir, kad tu spēlē kašu vai vispār pie galda sēdi, tad tur var tos dzēriens dabūt pa velti. Bezalkoholiskos laikam vienmēr var dabūt. Alkoholiskos tikai ja kašu vai tu spēlē kaut kāds cits azartspēles. Pie turnīra galda viņi nedod viņu pa velti. Bet jā, nu, jau kaut kāds bonus. Man ļoti patika, Vegasā bija tā regbaka sistēma. Jā, starp citu... Viņam arī šīs kartiņas ir tikai ar bišķi citu funkciju. Tāda atkarībā no kazino par katru stundu nosēdāto pie cash galdiem spēlētāji saņem reālus dolārus, ko var tērēt šajā kompleksā, piemēram, visā Venetian un Palazzo kompleksā, jebkurā vietā var tērēt sakrātos dolārus. $1 stundā standartā un happy hours, jeb klusajos periodos $2, ja nemaldos. Ārijā $3. Jā, bet laikam īsto naudu viņiem dabūt nevarēja tikai naudu ne, bet varēja iztērēt. Jā, jā, it kā nauda pie viņiem atgriežās. Nu, standartā, kur spēlētāji viņi īstenībā iztērē ir ēdienā? Ēdienā, jā, tieši tā pasūta ēdienas pie galdiem. Un īstenībā tā summa savācās diezgan normāli. Jā. Man liekas, šogad kas no valmieriešiem kaut ko, no valmieriešiem, Kaibala un Valmieras apvienotās komandas. Skatāmies, kā bagātais kļūst vēl bagātāks. Tātad all-in no Afanasjeva. Šodien. 5000 Afanasjevam bija palikuši. Un Afanasjevs mēģinās no bagātā un Kalniņa savākt. Kalniņš arī jau nav pat tā. Nu, redzēsim, kā tiks galā šo uzdevumu. Opā! Pagaidām bagātais netiek galā šo. Kas notiek ar bagāto? Nē, es nešaubos tā citu, kad viss vēl beigsies. Ka būs? Nebūs. Nu redz, es varēju nepateikt, nebūs. Ir spēlētājs, kurš pie galda nezaudēja, kamēr mēs ar tevi esam skatījušies. Mēs nebijām pirmās 2 stundas ar bagāto kopā, bet pēc tam mēs pievienojāmies. Patika vēl bija tieši skaisti, ka nebija kaut kādā flopā vai kas, Riverā tā, lai tur pamocās tie pārējie. Lai Afanasjevs. Nu tā tad 2 sakal brīvas vietas. Nu bagātais jau ir aizsūtījis mājās 4 cilvēkus. Turnīra direktors pat nespēja piegādāt spēlētājus tādā ātrumā, kā bagātais viņus sūta projām. Jā, turnīra direktoram tikai problēmas bagātais rada, jo kam tu patīk domāt, kuru galvu tagad. Nav barīgi.